Sveicināti, cienījamie skatītāji! Šodien raidījumā runāsim par Latgales speciālās ekonomiskās zonas atbalsta mehānismiem un to pilnveidošanas iespējām. Raidījumā viesojas Aldis Adamovičs, Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsādātājs, arī Preiļu novada domes priekšsādātājs. Sveicināti! Sveicināti! Finanšu ministrs Arvēls Sašrādens. Sveicināti! Un Jānis Enziņš, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsādātājs un arī birokrātijas apkarošanas darba grupas vadītājs. Jā, sveiki! Latgales īpašā situācija, mēs gandrīz katrā raidījumā par to runājam, bet uzņēmējdarbības situācija šobrīd Latgalē un tie galvenie izaicinājumi, kurš no jums, kungi, varētu to raksturot vislabāk? Laikam jāsaka, jo sevišķi šī situācija ir sāsinājusies, protams, pēc 22. gada, kad sākās Krievijas iebrukums Ukrainā, un praktiski mums šobrīd jāsaka, ka gan Krievijas, gan Baltkrievijas robežas ir slēgtas. Notiek kaut kāda tranzīta kustība neliela, bet katrā gadījumā tas ir atstājis lielu iespaidu uz uzņēmēju darbību tieši Latgales reģionā un Austrum Latvijā. Un, protams, tāpēc mēs šobrīd aktīvi runājam ar valdību, ar finanšu ministriju Varamu par to, lai gan Rēzeknes speciālajai ekonomiskai zonai, gan Latgales speciālajai ekonomiskai zonai piešķirtu papildus kaut kādus bonusus, kas palīdzētu mūsu uzņēmējiem attīstīties un radīt darba vietas, ieguldīt investīcijas. Jā, es saprotu, mēs par tiem bonusiem noteikti runāsim, jo finanšu ministram varētu būt šeit noteikti savs viedoklis šajā jautājumā. Bet, Enziņkungs, jūs vislabāk zināt uzņēmējdarbības temperatūru, teiksim, tā vidējo temperatūru kopumā Latvijā, un ar ko šī Latgales situācija ir atšķirīga? Ko Latgales uzņēmēji jums saka par to, kas būtu viņu aktuālākās problēmas? Vispirms jāsaka, ka mērot uzņēmēju konfidences, ja noskaņojumu rādītājus katru gadu, mēs redzam, ka Latgalē kopumā tas pesimisms ir lielāks nekā pārējā Latvijā. Ir brīži, kad viņš paliek tā kā labāks, bet tā ir viena zīme. Otra zīme, ko mēs arī redzam pēc statistikas datiem, ka Latgalē kopumā gan atalgojuma līmenis, gan bezdarba rādītāji, gan arī IKP uz iedzīvotāju ir zemāks nekā pārējā Latvijā. Un tas ir bez visiem šiem šodienas ģeopolitiskiem riskiem. Līdz ar to skaidrs, ka mums ir jādara viss, lai Latgales kā reģionu biznesa šī vide un biznesa attīstība būtu straujāk. Tajā pat laikā ir mazliet pat paradoxāli, bet Latgalē ir tādi pat Latvijas līmeņa čempioni. Līvānos ir viens no augstākajiem rūpniecības līmeņiem un atalgojuma līmeņiem tā kā valstī. Tā kā Latgalē ir savu čempionu. Tas izaicinājums ir tas, ka Latgalē kopumā tāda ļoti veiksmīgu, labu uzņēmumu īpatsvars ir mazāks nekā viņš varētu būt. Bet problemātika, ko mēs dzirdam, ir faktiski līdzīga lielā mērā visā Latvijā. Es varbūt tādu savu arī. Viņi ir, man liekas, Ziņkungs diezgan precīzi ieskicēja, raugoties no valsts viedokļa, un tagad arī mēs diskutējam par MFF, tādu nākamo fondu periodu, un, protams, tie ir lielie instrumenti kohēzijai, un mēs arī lielā mērā koncentrējamies uz Latvijas tādu kohēziju, tā pašā laikā tiekoties ar dažādiem komisāriem, īpaši, kas runā par FITO, kas runā par kohēziju kā tādu. Ja tu noliec uz galda Liela Rīgas reģionu, kurš ir 7 vai 110% IKP no Eiropas Savienības vidējā, tad Latgale ir knapi 35 vai 36 pēdējos ciparus, bet apmēram tas, tas rāda liels jautājums. Patiesībā tas ir viens no tā robeža parasti ir 50 nav. Tā parasti Eiropā tās teritorijas, bet tomēr valsts par to ir parūpējušās, lai tas nebūtu. Un tad ir šis 35, viņš rada ļoti nopietnas pārdomas, ko ar to darīt, bez tā, ko Aldis minēja, tagad ka robeža praktiski ir slēgta. Viņš tur jau arī vēsturiski, ko Enziņkungs minēja, kad ir vēsturiski
faktiski ir bijis kaut kādi tādi priekšnoteikumi tam, ka tā ekonomika nav attīstījusies. Tad nākamais lielais jautājums ir, protams, mēs skatāmies par reģionu pašu, ir abu lielo urbāno teritoriju attīstību. Tas ir Daugavpils Rēzekne, jo bez urbāna teritoriju attīstības vienkārši ekonomika. Mēs varam visu ko izdomāt, bet tas būtu pamats. Tā kā tie ir tādi lielie jautājumi, kas ir uz galda. Tad tālāk, protams, ir depopulācija, kas ir arī tie mērķi, daži 100 000 iedzīvotāji tik lielā reģionā, arī ir tā kā tur ir arī tā cilvēka kapitāla politika, jo tas rada liels jautājums. Kopumā es arī piekrītu Eziņa kungam, ka ekonomikas masa vienkārši ir pārāk maz, ir atsevišķi parādisks mazas saliņas, bet tās jau nevar izglābt reģionu, ja? Tik liela reģiona īpaši. Tā kā valdība kaut kā tur reaģē uz to visu un visu laiku skatās, ir jau veikts infrastruktūras, piemēram, ceļi, man liekas, Latgalē ir labāki nekā citur, bet savukārt, protams, ir transporta infrastruktūra, piemēram, dzelzceļš prasītos ātri, tas angliski saka connectivity, vai ne? Tas ir milzīgi svarīgs jautājums, ātri sakari ar nākamo lielo ekonomisko centru un tā. Protams, ir arī valdības programma, man liekas, Bērziņas kundzes laikā tika uzdizainēta 600 vai cik miljonu programmu. Un tā, bet joprojām šķiet, ka tur ir vairāk jautājumu nekā atbilžu, kā rīkoties. Jā, es varbūt papildinot Ašerādena kungu. Jā, jāsaka, ka varbūt Latgalē pat šobrīd ir izveidojies tā, ka ir 2 līmeņu pašvaldības. Ja mēs paņemam uz iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju pēdējie cipari, pieņemsim, Rēzekne ir apmēram 15 000 gadā, Daugavpils ir 11 un Līvāni ir 16, kur šis iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju. Bet pārējie tās pašvaldības, kas ir pārējās, tur ir no 6–7 tūkstoši, praktiski uz pusi zemāk. Protams, ka ļoti labi, ka šie uzņēmumi, kas tagad pat tā optoelektronikā ir viena no vadošajiem, pat ne tikai Eiropā, pat pasaulē, kā Leitgaida optikas Līvānos. Tas ir ļoti labi, bet pārējiem, mums arī kaut kā jāmēģina vairāk sniegt atbalstu, lai arī pārējās pašvaldības varētu šajā situācijā darboties. Jo, pieņemsim, runāt par Latgales sezu, tad mēs, ja paskatāmies no 17. gada, kad Latgales sez sāka strādāt, šis te apgrozījums uzņēmumos, kur iestājušies Latgales sezā, ir audzis no 20 miljoniem gadā uz 450 miljoniem aptuveni. Un šie uzņēmumi turpina attīstīties, ieguldās un ceļ algas un maksā nodokļus lielākus, eksportē ļoti daudz. Tā kā, jā. Finanšu ministrija arī to saredz. Jūs teicāt, situācija galīgi neizskatās labi. Tad šis sez, jūsuprāt, ir tas mehānisms, ja bez jūsos saklausīt tādu skepsi? Viņš ir viens no mehānismiem. Viņš jau ir eksistē, un mēs nevaram noliekt, kad tā attīstība ir. Un arī tie nodokļu atvieglojumi kaut kādā mērā palīdz. Tas mans signāls bija par to, ka iespējams, ka tas nav pietiekami, ka ir vajadzīgs skatīties uz citām pakotnēm, kādā veidā domāt par šo, jo mēs līdz šim vairāk koncentrējamies, kā es teicu, uz nacionālo līmeni. Tātad Latvija pati kā tāda, un mums jau arī īpaši kopumā arī neiet labi. Bulgārija palikusi, tā teikt, pēdējā, mēs tur esam tajās vietās, bet Latgale ir tajā visā kopumā. Latgale ir īpaša teritorija, kurā būtu jāmeklē risinājumi. Un tūlīt nāks kaut vai uz valdību, man liekas, ka vai šodien vai šodien vai nākamdien spriedīs par lielām, kas tas ir tiem lielajiem grantiem uzņēmējiem. Iespējams, ka tā ir viena cita metode, kādā veidā dabūt uzņēmējus iekšā, ka viņi tomēr izlēma, ka vienmēr jau tu kalkulē investīciju un atdevi, un ja tu risku samazini tādā veidā, ka valdības grants tev palīdz, tad iespējams, ka Latgalē tā ir viena no situācijām, kā dabūt liels uzņēmums, ja tev izvēlās kaut kur veidot ražotnes, ka tomēr to darīt Latgalē, jo mums tas lielais mērķis patiesībā būtu ekonomikas masa, ja mums jādabū pietiekami liels skaits nodarbināto, man diemžēl nav precīzi dati, bet mums būtu jātuvojās, tā teikt, normāli būtu pusi
puse no iedzīvotājiem strādā, ja? Tā uz otru pusi, tā būtu tas ekonomikas līdzsvars. Tas, uz ko mums būtu jāstrādā. Es domāju, ka Latgalē mēs esam, vismaz, ja mēs skatāmies bezdarba rādītājus, mēs esam krietni tālu no tā visa. Ja? Visur valstī ir 3-4%, Latgalē viņi ir 11%. Ja? Jā, infrastruktūra arī ir viena no būtiskām lietām, kas veicinātu šo, ko jūs minējāt. Kāda situācija ir ar infrastruktūru Latgalē? Jo mums ir pašvaldību piemēri, kur tiek izbūvēti, piemēram, šie industriālie parki, no arī Daugavpilī, piemēram, ir izbūvēts Locikos, precīzāk, Augšdaugavas novadā. Izbūvēts industriālais parks. Mums ir industriālā parka, piemēram, Valmierā, piemēram, vēl kaut kur. Tas reāli palīdz uzņēmēju darbībai, jeb tas ir tā, izbūvējam, ieliekam Eiropas līdzekļus un mēs sēžam, gaidam, nāks tur kāds, nenāks. Protams, ka palīdz, ja uzņēmējiem pašam jābūvē ir infrastruktūra priekš sevis, tas ir laiks un tie ir līdzekļi. Ja pašvaldība var nākt pretī jau ar gatavu infrastruktūru, tas noteikti palīdz. Bet varbūt atgriežoties mazliet atpakaļ, Ašrādien kungs minēja par depopulāciju. Redziet, tie paši Līvāni. Laitgaida piesaista darbinieks ne tikai no pārējās Latvijas, arī no citām valstīm. Viņi spēja maksāt, viņiem vidēja alga ir, nemaldos, 3,5 tūkstoši. Divas Latvijai vidēju algu šādā līmenī, kā viņi spēja maksāt. Ja? Tas atslēgas jautājums ir Latgalē arī kopumā, līdzīgi patiesībā kā visai Latvijai, bet Latgalē jo īpaši, panākt, ka tiek veidotas daudz vairāk darba vietas ar tām labajām algām. Ja tādi uzņēmumi būs vairāk, ticiet man, cilvēki plūdīs uz Latgali. Ja? Jautājums ir, kā to izdarīt. Un tas atslēgas jautājums, manuprāt, īstenībā ir Latgales SES, un paskaidrošu, kāpēc. Proti, man liekas, tā ļoti unikāla situācija, ka ir vesels reģions ar speciālu ekonomisko zonu, tātad mums ir savs regulējums, viņš ir apstiprināts parlamentā, viņš ir izskaņots ar Eiropas vajadzīgajām institūcijām. Ja, līdz ar to ir salīdzinoši vienkāršāk tieši caur SEZA jauniem instrumentiem iegriezt to dzīvību. Un šeit faktiski tas arī, ko mēs no savas pieredzes redzam, ja mēs atkal, te man jāsaka, to otru cepuri, to birokrātijas cepuri, ja, tas, ko šodien dara, piemēram, Vācijas pašvaldība, par to Latvijas gadījumā, tā teikt, ir sēdēšanas vaina. Ja? Ir Vācijā pašvaldības, kuras ir gatavas uzbūvēt A klases biroja ēkas un faktiski iedot lielam IKT uzņēmumam no citas valsts, lai viņš nāk uz turieni. Ja Latvija kaut ko tādu izdarīs, tur ir viss drošības iestādes klāt un tas ir vienkārši aizliegts. Ja? Līdz ar to, manuprāt, tas risinājums ir tajā, ko faktiski Ašrādien kungs ar jāsaka, pareizi virzīto šo te publisko iepirkumu reformu ir aizsācis. Iedot daudz lielāku rīcības brīvību, SEZam jau pirmām kārtām un arī pašvaldībām kopumā būt radošām un domāt, kā viņi tās investīcijas un tās labās darba vietas ar lielajām algām var piesaistīt. Ja? Kāpēc Vācija šodien to var un mūsu pašvaldība īsti un SES īsti nedrīkst? Tā kā es domāju, jāizmanto Latgales SEZa šis tiesiskais ietvers, viņu uzlabojot, es domāju, ka mēs varam ļoti daudz panākt. Jā, es varbūt piebildīšu par infrastruktūru. Tiešām es piekrītu, ka diezgan daudz valsts ir ielikusi valsts ceļu atjaunošanā un rekonstrukcijās, gan šie te A ceļi, kas ir lielie, jā, gan reģionālie ceļi, un mēs turpinam runāt ar satiksmes ministriju ar valsts ceļiem. Es tiešām gribu teikt, esmu paskatījies arī citos reģionos, ka ceļu infrastruktūra ir samērā laba. Par šiem te infrastruktūras objektiem, ko mēs saprotam ar industriālajām zonām, ar jaunām kaut kādām noliktavu telpām, ražošanas telpām, ja? Būtībā arī mazajās pašvaldībās, vai lauku pašvaldībās Latgalē praktiski ir noslēgti nomas līgumi ar uzņēmējiem. Šur tur varbūt, pieņemsim, Prēļu variantā mums uzņēmējs maksā Alūksnes Putne 3 gadus nomu, bet viņi, es ceru, ka tūlīt būs, bet nevar dabūt gala atzinumu un ietekmes uz vidi novērtējumu. Vienkārši atkal tā birokrātiskā problēma, lai viņi uzsāktu ražošanu. Bet kopumā šie te industriālās zonas tajās lauku pašvaldībās ir iznomātas, darbojas, un pieņemsim tas Altops, ko jūs teicāt pie Daugavpils, tā ir 11 000 kvadrātmetru zona.
Tas ir domāts arī augstajām tehnoloģijām, piedāvājumu telpu, un cik zinu, tad šie optoelektronikas uzņēmumi, metāla apstrādes uzņēmumi šobrīd jau interesējas par to. Un tiklīdz būs gatavs, to varēs iznomāt. Protams, ka ir grūtāk, nekā varbūt Pierīgā vai Rīgā, bet interese ir. Un es gribu teikt, ka tie uzņēmumi, Latvijas, var teikt, uzņēmumi, pieņemsim Latvijas Finieris, kas ir Verēms meitas uzņēmums, viņi šobrīd iegulda vairāk kā 80 miljonus. 4 hektāri zem jumta, viņi paplašina ražotnes, un arī citi šie Līvānu uzņēmumi, Daugavpils vairāki uzņēmumi iegulda milzīgas investīcijas šobrīd un attīstās. Un tas ir pateicoties arī tām atlaidēm un ieguvumiem, kas ir Latgales speciāla ekonomiskā zonā un Rēzeknes speciāla ekonomiskā. Tās industriāli, ir tie loģiskie punkti vairāk, tādi. Ir jāpieņem, ka tas industrijas attīstīsies ap urbānu vidi. Vienkārši šis ir, nestrīdamies vairāk par to. Tas nākamais ir industriālās zonas, kur ir pilsētu plānošanā ir jēdzīgi nevis salikt pa vidu pilsētā, bet plānot industriālās zonas. Un Apstamies Liepā ir izcils piemērs, man liekas, viņi jau ir 8. vai kur tur zona, ko viņi taisa, un viss tiek sagatavos tā. Kādēļ tas ir svarīgi uzņēmēju darbībai? Tāpēc, ka tev nav, tā teikt, jāčakarējās ar nulles ciklu. Ja? Kā tu atvilksi tādu sauru, tu ātrāk tiec pie ražošanas. Tā formula ir plug and play. Tā teikt, iespraud mašīnu un sāc strādāt. Tas, kas uzņēmējiem jādara. Un pie tam viņi diezgan, Liepājā jau vairs pašvaldība nebūvē. Restīvi viņi sagatavo pamatu, bet, piemēram, būvis jau būvē privātie, tāpēc, ka tā ir relatīvi mazriska darbība, tāpēc, kad ja nebūs šie, tad būs atkal nākamie, un tu piedāvā tādu elastīgu risinājumu. Tā kā tas ir tas jautājums. Man liekas, ka es tomēr atgriežos pie tā, kad ir tā ekonomikas masa, joprojām būs pie tā, ka būs jāatrod kaut kāda veida, kā uzņēmējs, kur teiks, ziniet, tas ir 200 vai 300 kilometri tālu, tur ir tas un tas, ka tomēr samazināt to risku. Ja? Man liekas, ka tas ir nākotnē. Tie arī uzņēmēji, kas nāk Latvijā iekšā, viņi jau pamatā diskutē, mums ir tie piedāvājumi 3 vai 4 vai 5 valstīs likt, tad viņi diskutē, ko to pakotni piedāvās, lai tā teikt, viņi nolaistos šeit. Ja? Un te man liekas, ka ir ņemot vērā to, ka mēs esam tā kā iekavējuši to reģionu attīstību, tas būs tā kā nākotnē pie visām tām pakotnēm būs gan altums un vispārējie instrumenti, kas mums ir, būs jādomā tomēr, kā mēs vienot. Verems ir ļoti labs piemērs, ko Aldis Mauškungs minēja, tad ir droši vien, ka jāskatās tikko kāds ir vēl gatavs to darīt, tad ir skatāmies, kā mēs to varam sapakot un darīt. Jo šobrīd līdzīgā veidā valdība rīkojas pret militārās industrijas uzņēmumiem. Jā, nāk iekšā, skatāmies, kas mums vajadzīgs ir tā un tā un tā. Jā, un tad šis būtu šādā veidā, manuprāt, ir jārīkojas Latgalē. Tas lielais jautājums ir nākamais līmenis. Cik ilgi, kamēr mēs sākam veidoties klāsteri? Jā, šobrīd tādu vienīgais, ko jūs pieminējat, tas optiskā industrija ir, kas ir Līvānos, pārējie vēl tāda sistēma struktūra vēl neveidojas. Ja? Tā kā līdz tam brīdim būtu tā jārīkojas. Jā, vēl pie infrastruktūras, ja mēs pieskārāmies, tad viens ir industriālie parki, protams, tā ir lieliska lieta, un uzņēmums var ātri sākt ražošanas procesu, bet ir vēl viena sadaļa, visi šie pakalpojumi bloks un pakalpojumi nozarē, kā zināms, īpaši, ja mēs runājam par IKT un tam līdzīgi, tur ir ļoti labas algas kopumā ņemot, un tur patiesībā tas vajadzīgās infrastruktūras objekti ir mazliet pat citi. Ja? Tie ir A klases biroji, un tad mēs varam atbildēt uz jautājumu, cik mums reģionā, Latgalē ir pieejama A klases biroji. Tad punkts 1, punkts 2. Tas, ko saka arī Laitgaida, viņi var piesaistīt ar to savu algu darbiniekus reģionam, bet viņi jau kaut kur grib dzīvot. Un tad ir jautājums tajos pašos Līvānos, tam cilvēkam, kurš saņem arī priekš Latvijas ļoti jau cienījumu algu, viņam arī gribās dzīvot tādā, svaigākā dzīves vietā, ja? Un tur arī ir izaicinājumi. Un līdz ar to arī par infrastruktūru mums jādomā ne tikai par industriālām zonām, bet arī par to biroju sadaļu un arī par to dzīves vietas sadaļu.
lai ja mēs gribam tur piesaistīt papildus darbiniekus. Diezgan likumsakrīgi mēs nonāksim līdz tam, ka dzīves apstākļi, iespējas iegādāties mājokļus, kas atbilst, teiksim, tādām modernām prasībām, jo tev ir tas atalgojums un tā pašā laikā ir cits infrastruktūras, tāda kā slimnīcas, skolas, tam līdzīgi. Bet šobrīd mēs redzam to pretējo procesu. Tas nozīmē, ka mums šis nosacītas ievestais darba spēks, pēdiņās ievestais, kas ir no citiem reģioniem, es pieņēmu strādāt kaut kādās tādu tehnoloģiju uzņēmumos, viņš tā kā īsti nebūs ieinteresēts. Viņš teiks, labi, man būs, kā jūs sakat, 3500, bet ko es ar viņiem tur darīšu tajā Latgalē? Ir šo problēmu. Es domāju, pirmā lieta, tagad mazliet pasapņosim, bet iztēlojamies, ja būtu kā tas ir Vācijas tajā piemērā, ko es teicu, ka Latgales SES varētu pateikt, uzrunāt citu valstu vai arī, tos uzņēmumus, kur šobrīd atrodas Rīgā, teikt, mīļie, mēs jums esam gatavi piedāvāt, tiešām pa sviestmaizi A klases biroju ēku ar ļoti ātru internetu, jums arī vairāk, jums nevajag dzelzceļu blakām, un arī par saprātīgām naudām šeit ir dzīvesvietas jūsu darbiniekiem. Es domāju, ka kāpēc gan ne? Kāda starpība, kur programmēt? Daudzi biznesi, viņi jau šobrīd var strādāt neatkarīgi. Un tad jau, ticiet man, to otro soli. Protams, ka sākās nākamais. Tajā brīdī, kad tas cilvēks ar labu algu iziet ārā, viņš saka, kur te var paēst, kur te var matus nogriezt, kur te var vēl kaut ko, Tur jau tas biznesi. Bet šito uzmanīgi, Tur ir skaidrs, ka tā urbāno vides attīstība ir sava evolūcijas loģika. Normāli, tas pirmais ir agrāri industriāli. Mums, piemēram, Talsu šobrīd pēc būtības ir agrāri industriāla pilsēta joprojām. Tur nekā vairāk nav cita, kā tik apkalpo lauksaimniecība vai kokrūpniecība. Tad nākamais veidojas industriāls pilsētas. Klasiski Valmiera Liepāja ir industriāls pilsētas. Un tā kā attīstās pienācīgā līmenī industrija, tas sāk attīstīties pakalpojumu sektors. Restīvi pārlekt tam pāri ļoti grūti var, bet ir ļoti maz, kur tas ir noticis. Man pat grūti atsaukt galvā piemērus. Tā kā tā industriāla attīstība ir neizbēgama, ka viņi sasniedz noteikti pakāpi, tad industrijai vajag noteikti veidu pakalpojumus. Labi, piemēram, Ventspils, kurā pat ir labi salikumi, tur pat ir mājokļi un viss pārējais. Tur ir, un pie tam augstskola, kas gatavo speciālistus, ir universitāte, vai ne? Ir Ventspils augstskolas atvainojas, un viņiem ir daži, tas viens, kas taisās, tie pakalpojumu uzņēmumi, viens, kas taisās robotrokas vai ko tur, bet ļoti maz ir programmēšanas vai IKT pakalpojumu uzņēmumu. Tur ir noteikti veida loģika, tā ekonomika. Tikko te ir pietiekami liels slānis šis, tad sākās tas nāk. Mums tagad jādodas reklāmas pauzē, cienījamies skatītāji, bet palieciet kopā ar mums. Turpināsim runāt par biznesu Latgalē un tā pilnveidošanas iespējām. Esam atpakaļ studijā pēc reklāmas pauzes un turpinām runāt par Latgales speciālo ekonomisko zonu un atbalsta iespējām biznesam Latgalē un tā pilnveidošanu. Pirms reklāmas pauzē mēs pievērsāmies infrastruktūras jautājumiem, bet ir tādi pavisam praktiski jautājumi, un izmantojot to, ka finanšu ministrs ir studijā, proti Latgales SEZ uzņēmumu ļoti bieži, un šeit arī viesojoties raidījumos, un Latgales SEZ pārstāvis saka, ziniet, nodokļu atlaides būtu vēl vēlams, vai uz šo mēs varam vispār neskatīties? Plašāks nodokļu atlaides, es domāju par esošajām. Mums vajadzētu teikt vēl, ko mēs varam atlaist tur tagad. Viņiem ir noteikts vēlams, tāda nekustamais īpašums ir 80%, tas ir pašvaldības jautājums arī. Mēs stūrējam arī, lai tas būtu tīrs pašvaldības jautājums. UNA ir 80% atlaidi. Kur tad tur vēl? Iedzīvotāji ienākumu nodokļu atlaidi. Tas ir, tad jau pašvaldības, kas tad uzturēs tās pašvaldības. Tā jau viss Latgales pašvaldības ir centrāli uzturētas, teiksim tā pārdales mehānismiem. Socnodoklis ir tā kā iedzīvotāji apdrošināšanas nodoklis. Tā ir tāda vispārēja nacionāla vienošanās par šādu jautājumu. Adamaučkungs, es nedaudz atgriežoties par to investīciju piesaisti. Es tiešām mums jāsaka paldies liels tiem uzņēmumiem Latvijas un Latgales, kuri tur šobrīd ieguldās un liek iekšā miljonus, jo pēdējo 6 gadu laikā Latgales SEZ ir 108 miljonu investīcijas ieguldījumi ienākuši Latgales SEZ uzņēmumos, 30 kapitāla sabiedrībās. Vairāk kā 500 darba vietas ir radītas, bet mums tiešām gribētos, ka
ienāktu arī ārvalstu investori vairāk. Jo mēs esam 2 gadi šobrīd organizējuši biznesa fórumus kopā ar Latgales uzņēmējiem. Nu pat bija pagājuša nedēļa, paldies ārlietu ministrijai un ministres kundzei un valsts sekretāram un vietniecei par to, ka 17 valstu vēstniecību, kuras ir Latvijā pārstāvētas ekonomikas atašeji, bija ciemos Daugavpilī. Mēs viņus iepazīstinājām gan ar Latgales sezu, gan ar Rēzeknes sezu, ar uzņēmumiem, ar mūsu nepieciešamībām. Un 2 gadi iepriekš bija savukārt mūsu vēstniecību, Latvijas vēstniecību, vairāk kā 30 valstīs pārstāvju ekonomikas, kas varētu meklēt mūsu uzņēmējiem, noieta tirgus un palīdzēt ar konkurētspēju arī citās valstīs. Tāpēc, protams, paldies jāsaka, ka šis Latgales sess ir 7 gadi, ja? vai jau būs 8 drīz. Bet Rēzeknes sess savukārt ir 28 gadi. Tā ir daļiņa Rēzeknes un neliela daļiņa Rēzeknes novada. Bet Latgales sess mēs varbūt nepieminējām, tā ir visa Latgales teritorija un drīkst izmantot līdz 5% jebkurā pašvaldībā, jebkurā vietā, kur ir iespēja attīstīties. Jā, šobrīd tiešām paldies Finanšu ministrijai par to, ka ir 80% atlaide uz šīm dividendēm, jeb uzņēmuma ienākuma nodokli. Ja, tas ir tiešām labs atbalsts tiem, kas šobrīd strādā ar peļņu. Ja. Arī nekustamā īpašuma nodoklis līdz 100% ir iespēja iegūt. To, kas mums vēl būtu nepieciešams, mēs esam runājuši gan ar Latgales Saeimas deputātiem, gan šobrīd arī ar ministriju, ar ministriem runājam. Protams, tās ir paplašināt atbalstāmo nozaru šo te jomas. Ja, piemēram, lauksaimniecības pārstrādes produkti, jo Latgalē ir vairāki lieli, pat milzīgi, jāsaka, lauksaimnieciskās produkcijas pārstrādes uzņēmumi. Tāpat šobrīd seza darbības joma ir 35. gads, un ja nopietni investors grib ienākt, tad tas 35. gads, viņš ir tūlīt pēc 9 gadiem. Tad arī šo termiņu gribētu, ka pagarinām uz krietni ilgāku laiku. Jā, vēl jau ir piedāvājumi arī, jāsaka, ka Labi, paliksim pagaidām pie 2 tiem piedāvājumiem, lai arī Enziņa kungs ar Ašarādu un kungu izsakās. Proti viens ir nozaru paplašināšana, arī attiecībā uz šo pārtikas pārstrādes, lauksaimniecības produkcijas pārstrādes rūpniecību, un otrs ir darbības termiņu pagarināšana. Kā jūs raugaties uz to? Pozitīvi jāsaka, ka, ja mēs runājam, piemēram, par pārtikas pārstrādi, tad Preiļu sirds, man liekas, ka pārtika arī nav seza atbalstāmo jomu kontekstā, lai gan tas pats Preiļu sirds, manuprāt, viņi pat pozitīvā nozīmē lec ārā no citiem pārstrādātājiem. Viņi jau ļoti sen ir virzījušies uz eksportu, viņi ir sapratuši, kā to darīt. Cepur nost, principā bez tāda atbalsta kā nozars noteikti. Termiņu jautājums, tas ir droši vien jautājums ar Eiropas Savienību, cik tur drīkst vai nedrīkst. Bet tas, kas, manuprāt, ir atslēgas jautājums, tad mums ir vairāk sezu Latvijā. Jā, mums ir Latgales ses un arī Latgalē mums ir Rēzeknes ses un tāpat tās mums ir Rīga un Liepāja un tam līdzīgi. Jautājums ir, vai Latgales seza noteikumi var paredzēt kaut ko daudz labāku nekā citā Latvijā. Un, ja mēs tā sākam saliekam blakus, īsti jau nebūs nekas vairāk. Ja? Bet šajā sakarā man gribās teikt, ka varbūt dīvaini skanēs, bet jālemā, protams, par visu Latviju, bet ņemot vērā, kādā situācijā ir Latgale šobrīd, jo īpaši ģeopolitisko kontekstu, noliekot pat viņu malā, saprotot, ka tā situācija ekonomikas kontekstā ir īpaša, mums ir vajadzīga, tā teikt, izlīdzināšanās, tad es teiktu, ka ir jāskatās, lai Latgales sezā paredzētie atbalsta noteikumi būtu labāki īstenībā, nekā arī viņi ir citur Latvijā pieejami.
Un ko tur darīt? Bez jau minētajiem termiņš un nozars, es teiktu, ka ir jāskatās iedzīvotāju ienākumu nodokļa virzienā. Iespējams, ir jāskatās uz to, ka piemēram, par investīcijām pētniecībā un attīstībā ir nodokļu kredīti vai tam līdzīgi arī caur IN, ko var atprečot. Manuprāt, ja būtu kaut kas tāds, Latgalē varētu piesaistīt daudz vairāk gan Latvijas, gan ārvalstu investīcijas, pie kam ar labajām, dārgajām darba vietām. Šarāna kungs. Tas būtu tik vienkārši. Jā, protams, mēs jau arī tagad ejam uz priekšu ar neapliekamo minimumu, un tur jau tā nodokļu masa paliek niecīga patiesībā. Tā kā tur vismaz tajā darba samaksas šajā sadaļā, kas ir maz apmaksātās darbvietas. Es domāju, ka viņš ir komplicētāk, un man liekas, ka tur viņš prasa zinām gudrību, kā kustēties uz priekšu. Tas viens ir, protams, specializācija. Mēs apstāmies Liepāju, tad Liepājā teiksim, bija pietiekami gudra rīcība sadalīt metalurgu reizinātājos, un no tā attīstījās divas lietas. Paralēli ir kompānijas, kas ļoti labi strādā ar metālu, un viņas eksportē un tā tālāk. Otrs, kas attīstījās, ir ļoti lielas būvniecības jaudas, inženiertehniskās būvniecības jaudas, kur tagad ir UPB, tur ir centrālais uzņēmums, bet ne tikai. Ja? Un, teiksim, ir Liepāja pilnībā noslogo ar savām kravām Stenlaina kuģis, kas iet uz Skandināviju, Ventspilī, un būvniecība ir ļoti aktīva un tā tālāk. Restīvi, tā ir specializācija, par ko es runāju. Tas, man liekas, ir ļoti svarīgi par to domāt un kaut kāda aizmet tajā Latgales ekonomiskās zonas prezentācija ir, ka mēs gribam skatīties tajā elektrotehniskās iekārtas un šādā virzienā. Iespējams, ka tas ir izcinājums, bet tad ir tā specializācija, man liekas, kaut kas tāds, kurā būtu jāsignalizē ārējiem tirgiem, ka mēs gribam vairāk tajā visā un arī runāt par to, kādā veidā mēs attīstam to kopēju ekosistēmu, jo neviena valsts, neviena nav radījusi konkurētspēju, neizveidojot klasterus. Vienkārši tā ne. Bet jūs negribat runāt par to nozaru paplašināšanu tādā nozīmē, ka ņemt klāt nozars vēl, kas ietilpt šajā SEZ? Nē, vēlreiz. Tas jautājums ir, jā, bet Bet, nevis nepalīdzēt esošajiem uzņēmumiem, piemēram, tur ir lielie pārtikas pārstrādes uzņēmumi, bet mēģināt virzīties kādā citā virzienā. Restīvi virzīties tajā virzienā, bez esošiem uzņēmumiem būs grūti. Tas ir skaidrs, vai ne? Tā kā uz tiem ir jābalstās, bet vajadzētu saprast, kur mēs gribam specializēties. Es gribu teikt, ka tas piemērs, skaistākais piemērs, kas ir Baltijā, un atbrauciet līdz Viļņai un apskatīties divu skaidru lēmumu valdībai, bija, mēs gribam būt, Viļņi grib būt biznesa pakalpojumu pilsēta, ja, un tagad Viļņi ir fintech galvaspilsēta Baltijas. Abas lietas ir izpildījušās, ja, un tas ir tādā mikromodelī arī patiesībā, to, ko es gribēju teikt par Latgales SEZ, būtu jādomā, ko mēs gribam, lai tas aug, un kas tur nāk klāt. Tā viena lieta, ja mēs sakam, mēs tajā reģionā veidojam atbalsta infrastruktūru ekosistēmu šādām lietām. Skolas programmas, mums ir apmācība programmas cilvēkiem, ir pietiekami daudz kvalificētu darbspēku. Tas ir ļoti labs signāls ar investoriem. Ja? Tā ir viena lieta. Tā kā, skatāmies, kaut vai tas pats ir, mums ir Latgaida optikas, ja viņi prot ražot optisko šķiedru, tad ir milzīgs pieprasījums drona industrijā. Šobrīd ir pēc dronu, es atceros, gada sākumā vajadzēja kilometru, tagad jau ir, nezinu, cik tur tie kilometri, 10 kilometri gari tie kabeļi. Šāda veida reakcijas, kurā mēs skatāmies, ja jūs nākat, tad, ja jūs te nākat, mēs jums nākam ar savu to pakotni palīgā, mums ir vēl tas un tas. Papildus, es teiktu, ja kāds tagad, es teikšu, no militārās industrijas uzņēmumiem, valdībā ir diezgan pozitīvs skats uz to, ka var meklēt arī valdības ieguldījumus, piemēram, lai viņi ienāk tiekšana skaidrs, kaut kad jau viņi tiks visticamāk veidot kā privāti risinājumi, bet šobrīd valdība ļoti
ļoti atvērti šādiem. Ja? Respektīvi, Latgales sezā ir iespējams šī militārā industrija kā atsevišķa? Protams, tas ir iespējams. Jā, to es gribēju teikt, ka tas nākamais signāls Latgales sezā vadībā ir ne tikai jārunā ar vēstniecībām, bet ir pietiekami daudz pasaules visādi fórumi, kuros tad investoru fórumi, kuri notiek un kurā viņi tiek meklēti, bet vēlreiz bez skaidra fokusa, ko mēs gribam, tad atnāksiet, tādi skaisti, jauki ir daudz, vai ne? Bet ir, ko jūs tieši, ko esat izdomājuši? Tajā brīdī, ja tev ir tā doma, tad jau tās kompānijas ir reaģē un nāk skatīties. Un saka, mums ir argumenti, mums ir darbspēks, mums ir labas izmaksas, mums ir speciālisti, kas prot tik galā ar optikām. Es nezinu, tur Daugavpilī tā pulsāra rūpnīca, kur ir savs inženieris, viņi specializējušies. Ja? Tagad tur jau var likt klāt nākamos uzņēmumus. Tad tā specializācija būtu ļoti svarīgs un aktīva ārējās sadarbības meklēšana. Tad ir vēl viena tāda iracionalitāte, kas ir, piemēram, tas ir tāds veco laiku lieta, bet viņi strādā joprojām. Tās ir tās sadraudzības, kaut kāda veida sadraudzības līnijas, ja? Pilsēta ar pilsētu vai vēl kaut kas. Viņi šobrīd, piemēram, ir tā pašā Lietuvā, ir konvertējusies pilnīgi neiedomājumā plūsmā. Vācijas Bundesvērs ir Lietuvā, ja? Ir tāpat kā kanādieši vai briti, Igaunijā briti, tur ir pie mums kanādieši un tur ir Bundesvērs, un vācieši uzskata, ka tā ir viņa lieta Lietuva. Ja? Un tur ļoti daudz, kas notiek tādēļ, ka viņi uzskata, ka tā ir viņu lieta. Ja? Tāpēc tur tās Rheinmetall rūpnīcas. Arī, piemēram, Rheinmetalls ir jau tik tālu tādēļ, ka viņi uzskata primāri viņiem jātiek galā ar Lietuvu, jānokārto visas attiecības. Ja? Tā kā es vienkārši gribu teikt, ka arī šāds ir iracionālā daļa. Es nezinu, es domāju, ka var ļoti ņemot vērā, ka Latgale ir katoliska, ar Poliju pilnīgi noteikti var runāt, ja? Vēl runāt citām valstīm, ja, kur skatīties, kur tā iracionālā daļa vēl viena, bet viņi strādā, lai cik tas nebūtu, bet ir jāmeklē. Ja jūs tik vienkārši, kā jūs sakat, ja tur ir Bundesvērs un tā, tad pie mums ir Kanāda un Spānija diezgan plaši pārstāvēt. Mums vajadzētu skatīt. Spānija mazāk, laikam. Spānija mazāk, bet Kanāda ir pietiekoši. Jā, viņiem arī ir lielisks šajā jomā. Viņiem pateikt, redziet, šeit ir iespējas. Kanāda drusku samulsus tagad ir. Jā, viņi mēģina tuvoties Eiropas Savienībai. Jā, varbūt, nenoliedzam, te tie Kanādas ministri bieži Rīgā. Jā, es varbūt papildinot ministra kungu gribētu teikt, ka sadarbība notiek gan ar Varamu, gan ar Finanšu ministriju šobrīd par iespējamām papildus atlaidēm, ja, turpmākajos gados. Šobrīd mums jāsaka, ka arī Alūksnes novads ir procesā pievienošanās Latgales speciālajai ekonomiskai zonai, jo arī viņiem neklājas viegli, un tieši šīs atlaides arī Alūksnē palīdzētu. Vēl viens, ko mēs redzam, mēs tiešām varbūt gribētu papildus lūgt šai Latgales sezam, kā vienas pieturas aģentūra ārvalstu investoriem, kas caur valsti, caur valdību mēģinātu mums ārvalstu investorus vairāk, tā teikt, uz Latgali pievilināt. Tas ir valdībā jālūdzu vai Latvijas? Gan sadarbībā. To, ko es jau tikko teicu, sadarbībā ar ārlietu ministriju mēs esam to darījuši. Protams, mēs šobrīd arī runājam ar aizsardzības, ar iekšlietu ministrijām, jo neslēpsim, ka vēl viens tāds šobrīd šis jaunais pretmobilitātes likums pieņemtais, arī atsevišķās vietās traucē lauksaimniekiem vai uzņēmējiem, ja, jo mēs saprotam, tā ir valsts aizsardzība un tas ir ļoti un pats svarīgākais jautājums, bet tomēr no šīs austrumu rīcības programmas, ko arī... Traucē, nevis teiksim, jo ziniet, ieguldījums par šiem 600 miljoniem, es saprotu, viņš daudz ir militāri. 640 šī rīcības programma ir apstiprināta šī gada 15. janvārī, ja es nemaldos. Protams, no šiem 640 miljoniem vairāk kā puse tiks veltīta aizsardzības pasākumiem. Ja? Arī NBS, zemesardzes paplašināšanas bāzes, jaunas štata vietas un droši vien arī tas atdzīvina kaut cik ekonomiku Latgalē. Ja? Bet līdz ar šo visu arī, pieņemsim, visā pierobežā šobrīd nav iespēja būvēt šos vēja parkus. Ja? Jo tas ir,
traucē aizsardzības pasākumiem. Ir vēl atsevišķas vietas, kas varbūt lielajiem zemniekiem, tur, kur kādas teritorijas tiks pakļautas aizsardzības objektu izmantošanai. Jā, šis ir tāds jautājums, kas šobrīd ir aktuāls, bet sadarbība notiek. Arī šie 11 katastrofu pārvaldības centri ir Austrumu rīcības programmā, kur ar atlapšanas mehānismu šīs programmas palīdzību un valsts palīdzību tiek būvēti. Bet iznāk, ka jums tas palīdz vai jums tas traucē, vai jums tas vienkārši, es domāju, Latgales sēs kontekstā? Investīcijas it kā ienāk šai jomā, bet, protams, ka tur ir, tikko es arī nosaucu tos pāris traucējušos faktorus. Ja? Līdz ar to, kas mums jāsaprot? Adamovičs kungs jau teica, agrāk tā orientācija bija uz to, ka bija pārobežu tirzniecība ar Krieviju un Baltkrieviju, un tas tagad ir slēgts. Tur ir nulle, es teiktu, jā. Un tad ir viss tā reģiona ekonomika ir jāpārstrukturē uz divām lietām. Viens ir ar lielo industriālo centru, kas ir Rīga, kādā veidā ar to strādā, un tad ir otrs lielais jautājums ir uz kaut kādām iekļauties un kaut kādā veidā Eiropas eksporta ķēdēs uzņēmumiem, kas tur spēj strādāt un spēja attīstīties. Un tie lielie jautājumi. Tā austrumu robeža, diemžēl, ir cieta un uz ilgiem gadiem. Jā, bet šeit Enziņa kungs minēja, ka Latgales sezam būtu jāizskatās vēl labāk par citiem seziem. Un tad, kad es skatos šajā prezentācijā tos fiskālos stimulus, uz kuriem vēlētos virzīties Latgales sez, piemēram, viens no tādiem mainīt iedzīvotāju ienākumu nodokļu neapliekamā minimuma apmēru vēl lielāku tieši sezu uzņēmumiem par 30%. Tas ir rakstīts. Es mēģinu izdomāt, kā to varētu dabūt gatavu. Kā to varētu dabūt gatavu. Kamēr Ašrādien kungs domā, divas lietas. Pirmā lieta ir skaidrs, ka ir jābūt skaidram rīcības plānam, kā palīdzēt esošajiem veiksmīgajiem uzņēmumiem augt vēl lielākiem. Piemēram, kāpēc Laitgaita nevarētu būt, kā teikt, vienredzes pēc zināmiem gadiem, un prasam, kas viņiem pietrūkst. Kas viņiem pietrūkst, kā vēl viņiem palīdzēt, un tas arī izskanēja Saeimā notikušajā diskusijā par Latgales jautājumiem, kur īpašnieks un vadītājs arī skaidri teica, viņiem principā pietrūkst uz vietas vēl dzīves vietas jauniem speciālistiem. Cilvēks viņu dabūs, bet viņiem nav kur dzīvot. Tad dzīves vietas jautājums, kurš kādā veidā var šo jautājumu atrisināt. Otrs ideālā versijā, ka arī vietējās izglītības iestādes palīdz viņiem ar tiem speciālistiem. Jā, nevis tur kaut kādām citām jomām, bet mērķtiecīgi strādā uz tiem vietējiem čempioniem. Jā. Tas ir viens virziens, viņiem ir jāpalīdz augt vēl labākiem, tas ir viens, bet ar to nepietiks, jo viņi ir ļoti maz, kā mēs zinām. Jā. Un te ir tas, ko Ašrādien kungs minēja, ka prasīt to rūtas specializāciju un klāsteri, domāt, kuros virzienos var iet tālāk, bet vajag tos jaunos teiksim, veiksmīgos uzņēmumus, un šeit mēs atduramies pie tā, ka tam investoram vajag tos pārdošanas argumentus. Un ja viņš uzdod, vienkārši tādi jautājumi, kāpēc man nākt uz Latgales sezu, nevis uz Liepāju, nevis uz Rīgu, nevis uz Lietuvu vai Igauniju? Tur ir jābūt tām atbildēm. Kamēr tās piekrīt, mēs bijām tā pulsārā Daugavpilī tikāmies, un tie menedžeri, viņi saka, visi forši dabījām foršas inženierus, tiešām gudri un ļoti labi, precīzi strādā un tā. Un tagad mums vajadzētu ņemt arī savus speciālistus iekšā un vest arī no citurienes. Atbrauc, padzīvoja, viņš saka, labi, viņš tur tā dzīvokli noīrējām, bet tagad vakarā gribās tā kā kaut kur aiziet, ja. Un tad viņi padzīvo tur nedēļu, 2, 3, un tad viņi saka, mēs laikam šitā mēs neesam gatavi. Tā kā, protams, ir tā infrastruktūra, tas jau pareizi ir, kad ir gan par tiem mājokļiem, jo Līvānos lielā problēma ir tie cilvēki tā kā grib labāks un dārgāks mājas celt, bankas tā kā nav gatavas kreditēt, es saprotu, arī banka saka, kas pēc tam pirks to māju, teiksim, likviditātes jautājumu.
programmas īpaši? Nu, tagad Altums ir tā kā šo risina, tagad tas varētu būt. Nu, protams, arī ir arī tad ir izglītība. Izglītībā, man liekas, ka Rēzeknes Tehnoloģija akadēmija ļoti precīzi strādā ar līvāniem. Ja viņi, cik es zinu, Alda, tur ir ļoti labas programmas, kas tieši apkalpo līvānus un tie speciālisti viņus tur tā kā taisa. Bet lielais jautājums ir tiešām piekrīt, kad ja līvāni abi uzņēmumi izdomātu, kā viņi, pie tam tur ir divi, kas kaut kādā mērā arī konkurēs. Ja viņi izdomātu, kā augt, nu, tas būtu mūsu liels jautājums, kā palīdzēt. Par izglītību, jā, es varu teikt to, ka šobrīd arī Daugavpils universitāte domā par jaunām programmām, kas tieši šiem Daugavpils elektronikas uzņēmumiem būtu nepieciešami. Tāpat Līvāni šobrīd sadarbojas tiešām ar Rēzeknes Tehniskās universitātes, tātad Rēzeknes augstskolu, un arī vidējā līmeņa mums ir spēcīgi tehnikumi. Tas ir Latgales industriālais tehnikums, kur gatavo vidējās profesionālās izglītības speciālistus, arī Rēzeknes tehnikums. Tā ka gan vidējā profesionālā, gan augstskolas abas šobrīd pie šī strādājam. Nu, jā, varbūt gribētos vēl kaut kāda speciāla atbalsta programmu tiešām šo klasteru izveidē, ja, un tādai lielākai atbalstam, kas jau šobrīd nes augļus. Jā. Okay. Nu, mums ir raidījuma pēdējā minūte, un, teiksim tā, apkopojot, es saprotu, ka šis noteikti nebūs pēdējais raidījums, kur mēs runāsim par šiem jautājumiem. Jautājumi ir ārkārtīgi daudz, un es ceru, ka Finanšu ministrija ieklausīsies Latgales SEZ uzņēmumos. Liels paldies jums, kungi, par šo sarunu. Paldies arī jums, cienījamie skatītāji. Visu labu!